Sveicināti podkāstā Latvija latviešiem. Šodien mēs runāsim par Austra braucienu, darba braucienu uz Ukrainu. Austri, kā tev klājās braucot uz Ukrainu? Varbūt tu vari pastāstīt par savām emocijām, atgadījumiem, varbūt arī interesantiem notikumiem un arī vispār to, kā tur šobrīd ir. Tā, es uzreiz sākšu ar to, ka sajūtas, protams, bija tāds seriāls. Uzreiz pārbraucot pāri Ukrainas robežai, iebraucām attiecīgi benzīna tankā, paņem kaut kādas kafiju, maizītes un uzreiz sāk atskanēt gaisa trauksmes. Un attiecīgi šie arī darbinieki, kas tur strādā, uzreiz pamet telpas, tā kā viss skatās, kas notiekās, un tā sākumā tā sajūta ir tāda ļoti neumulīga. Bet Ukraiņiem jau tas notiek 4 gadus, viņi ir pieraduši tādā ziņā, un es nespēju iztēloties, ka tev dienā atskan gaisa trauksmes, tāds viss jāpiedzīvo. Tā kā jā, tās sajūtas bija sākumā neumulīgas. Es teiktu, ka emocionāli pielādēts brauciens, redzot tās visas šausmas, redzot ceļus, graustus, kas ir nobombardēts, vienkārši ēkas, kur kādreiz dzīvoja cilvēki ar savu stāstu, ar savu dzīvi, un tagad tur nav palicis nekas pāri. Jā, un cik tu bieži dzirdēji šīs gaisa trauksmes vai arī redzēji kādu lidojošu dronu vai raķeti? Gaisa trauksmes šeit tad bija. Drons, es paldies Dievam, vai raķetes pats neredzēju, tikai dzirdēju, kāds kaut kur teica, ka bija kaut kur netālu sprādzes vai ne, ka mēs bijām netālu no Krievijas robežas. Bet paldies Dievam, nesanāca drons redzēt, un droniem nesanāca mani redzēt, tā skatoties. Dzirdot šīs gaisa trauksmes, tu jau iepriekš teici, ka tās seriāls sajūtas, bet tu saproti, ka tu šobrīd dzīvo mierīgos apstākļos un tu to nedzirdi, bet tur kā bija? Tu tiešām varēji ar to sadzīvot tās dienas, ko tur bija? Es teiktu, ka jā, ka pašā sākumā ir neumulīgi, bet zinu, kā arī viens tāds no Krievijas, manā skatījumā, kara elementiem ir visu laiku cilvēkus iedzīt civiliedzīvotājs panikā, dzīvot bailēs, draudos, bet tad, kad tu pieņem, ka būs tā, kā būs, un nomet attiecīgi visas emocijas malā, tad ir krietni vieglāk dzīvot. Un starp citu interesants stāsts, man patīk tas Ukraiņu nesalaužamais gars, jo redzot, ka viņi tomēr vēl joprojām smējās, jokojās, dzied dziesmas, dejo, kur arī bijām vienā pasākumā. Un tas nesalaužamais gars, tas spīds, ka neskatoties tā, ka šobrīd ir kara apstākļi un viņi tiek bombardēti, viņi tiek terorizēti, kad tu tomēr redzi to spīti, to sabiedrības garu. Un tas ir, ko es novēlu arī mums dabūt šo Ukraiņu spīti, kad ir, lai gan es ticu, ka mēs latvieši esam tādi paši vienmēr, ka mums ir grūti apstākļi, mēs esam visi vienoti, un šo Ukraiņu garu varēja sajust pavisam no citas skatu punkta, kādus nekad nebija redzējis. Klausās tiešām, kad viņi spēj dzīvot arī uz priekšu, bet arī cīnās par savu neatkarību. Bet man ir jautājums, jā, tu jau stāstīji, ka viņiem šis nesalaužamais gars. Kā tur kopumā tā aina ir? Ir viens pozitīvais, ir tas, ka viņi ātri neutralizē sekas. Attiecīgi tiek sabombardētas mājas vai ceļi, ka tas ļoti ātri tiek viss nokopts un ka nav jādzīvo tādā izpratnē, ka notiek karš, bet tu tās kara sekas kā iedzīvotājs neredzi tik ļoti, jo tas ātri tiek neutralizēts. Kas ir vēl viens tāds faktors, kas man bija dīvaini, kad, piemēram, staigā pa ielām, kas ir lielās ielas, piemēram, Kijevā vai Ļivivā, ka mana vecuma vīrieši bija salīdzinoši mazākā skaitā nekā, kad staigā, piemēram, pa Rīgu, ko es arī aizdomājos tā, un uz tevis arī tā nedaudz, es teiktu, šķība skatās vai jocīgi skatās, kad staigā pa ielu. Bet kopumā man tiešām ir prieks, kā Ukraiņi ir adaptējušies pa šiem gadiem tīri seku likvidēšanā, un kad patiesībā tās pilsētas vēl joprojām izstāsta skaistas, un viņas ir skaistas. Jā, un varbūt tev šajā braucienā vai braucot uz Ukrainu bija interesants atgadījums, ar ko tu vēlētos padalīties arī mūsu skatītājiem. Tāds mans interesantākais atgadījums bija, kad es biju Ļivivā, un, kā es saku, satiku vietējo Don Corleone vīrs, tādi 70, 80 gadi aptuveni, viņam arī savu uzņēmēju darbību.
Pirmkārt, jau tas, ka tā ir liela pilsēta, un katrs 3., 4. garām gājējs iet un paspiež viņam roku un sveicina, tad tu zini, ka tā ir vietējā leģenda. Un tas, ko viņš man teica, viņam ir viena mīļākā pilsēta Latvijā, un tā mīļākā pilsēta ir Bauska. Un es, kā, protams, tāds nedaudz nacionāli patriots Bauskas ziņā, jo pats esmu nācis no Bauskas, tas man uzreiz tā sildīja sirdi. Viņš teica, viņam tur 5 mazbērni dzīvo, un tas fenomenālais, kas viņam patika Bauskā, ka visi tur runā latviski, un, piemēram, nemaz tādu krievu valodu nezinu, ka tur ir, tu jūti to lielo latviešu plūsmu, ka viss notiek latviski un tā, un nevienam nepatīk Bauska okupanti, un viņš teica to arī, ko tiecās Ukrainas pilsētas, ka jaunieši nemaz, krievu valodu tādā ziņā nezinu, ka tas ir perfekti Bauskā. Tas man sildīja sirdi, ka viņš tik labi izteicās par Bausku, jo es nekad dzīvē nebiju iztēlojies, kad aizbraukšu uz Ļivivu, un tur vietējais Don Corleone teiks, ka viņam tik ļoti patīk Bauska. Redz, tomēr pasaulīte ir maza, un varbūt noslēgumā tu varētu padalīties ar to, kā tu jaunietis, ko tu no šī brauciena esi iegūst, kā tādu lielu mācību, kā tādu lielu vērtību, ko arī tu ieteiktu citiem likt aiz auss? Protams, es varu iesākt tikai ar jau sen to banālo un zināmo atziņu, kad novērtēt tas, kas katram ir, bet tas moments, kad es to sapratu, ka mēs arī bijām attiecīgi skolā un patvērtņu atklāšanā, kad tu skaties uz tiem bērniem, tu redz tās sāpes acīs, tiešām. Un, zini, tu jau nenovērtē tās maziņās lietas, līdz tas viss ir atņemts. Un, emocionālā ziņā brauciens uz Ukrainu ir grūts, redzot tās visas sāpes, redzot tās ciešanas, un tu saproti, ka šie ir cilvēki, kur būs traumēti. Noteikti šī trauma būs nodota paudžu paudzēm, un es domāju, ka, piemēram, naids pret okupantiem nekādā veidā nemazināsies, jo ir jāņem viens svarīgs aspekts. Ja pieņemsim genocīds pret Latvijas tautu, kas notika, mēs nākošās paudzes nevarēja, piemēram, to redzēt tik detalizēti, jo tas nebija video materiāli, tas netika filmēts. Tagad paudzēm var nodot ar video materiāliem, kādas zvērības ir darīts. Un tā kā ir vienkārši paudzes ir traumētas, un latvieši piedzīvoja attiecīgi no Padomju Savienības šo genocīdu. Tas ir tas, ko Ukraiņi piedzīvo mūsdienās. Kopumā novērtējam to, kas mums ir, katru to mazāko lietiņu, kā jau arī Ausis minēja, un ceram, ka Ukraina uzvarēs šo cīņu. Ukrainai ir obligāti jāuzvar. Tiekās.